Daudzos NLO parādīšanās gadījumos ir viens liecinieks, un pierādīt patiesību ir grūti. Bet kas notiek, kad dīvainu objektu pamana daudzi cilvēki vienlaicīgi? 1965. gadā simtiem ļaužu noskatās, kā Pensilvānijā ietriecas ugunsbumba. Acu liecinieki nesaprot, ko viņi ir redzējuši, un ASV valdība nāk klajā ar lielākajiem meliem NLO vēsturē. Vai tas ir meteors, vai kosmosa rases upuris, vai kaut kas no citas pasaules? Šodien pētīsim Keksburgas incidenta noslēpumus. Raidījumā slepenās lietas citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Zemes orbīta. 2007. gada novembris. Augstu virs mūsu planētas NASA atmosfēras izpētes satelīts saduras ar nezināmas izcelsmes objektu. Vai tas ir meteors? Varbūt vēl viens satelīts? Varbūt NLO. Marks Metnijs no NASA orbitālās programmas saka: ir grūti noteikt, ar ko ir notikusi sadursme. Lai gan satelīta pamatkorpus nav bojāts, dažādas detaļas aizlido uz visām pusēm. Satelīta orbīta sadalās tikai pēc 3 gadiem. Kontrolēta nolaišanās ir daļa no NASA uzdevumiem. Viņi informē mēdījus un sabiedrību un vēro satelīta trajektoriju. Tiek novērots, ka atlūzušā satelīta detaļas tuvojas Zemē kā milzīga ugunsbumba. Tā iekrīt Klusajā okeānā. Vai satelīta avārija bija negadījums? Vai to izraisīja ļauni citplanētieši? NASA šādus notikumus uzmana visu laiku. Bet pirms dažiem gadiem mūsu pasauli sasniedza vēl viens tāds objekts. Tomēr citādākos apstākļos. 1965. gada 9. decembris, pulkstenis 4:45 no rīta. ASV gaisa spēku radara komanda saņem ziņojumus par ugunsbumbu, kas traucas pāri Mičiganas debesīm. Tās strauji krīt. Liecinieki fotografē objektu un dūmus, kas aiz tā paliek. No atlūzām pa ceļam aizdegas zāle. Objektu uzskata par meteoru. Bet šis meteors piesaista ne tikai zinātnieku uzmanību. Par to interesējas arī NASA, Gaisa spēku NLO izpētes birojs un Pentagons. Ugunsbomba ietriecas netālu no kāda ciemata Pensilvānijā, aizsākot pretrunīgāko lietas izskatīšanu ASV vēsturē. Slepenā lieta – Keksburgas incidents. NLO ietriecas mežā pie Keksburgas, Pensilvānijā, bet šim meteoram ir dīvainas iezīmes. Acu liecinieka ziņojums. Tas kādu laiku turējās vienā augstumā un tad pēkšņi krita lejup no apmēram 150 metriem līdz 100 metriem. Militāristi kopā ar policiju norobežo teritoriju un izgaiņā ziņkārīgos skatītājus. Notikuma vietā cilvēki pamanīja, ka nekavējoties ieradās Amerikas karavīru vienība, kura līdz tam nebija manīta. Viņi ātri paņēma nokritušo objektu, ielika mašīnā un aizbrauca. Cilvēki tika brīdināti, turiet mēlē aiz zobiem, nerunājiet par to, ko armija atrada Keksburgā. Kāpēc draudēja aculieciniekiem? Tie, kas redzēja, ka armijnieki kaut ko izveda no Keksburgas, apgalvo, ka tas nebija meteors. Cilvēki redzējuši lielu zvana formas objektu.
Viens no lieciniekiem to aprakstīja kā lielu metālisku priekšmetu, tik lielu, ka tajā varētu nostāties cilvēks. Mēdī ziņo, ka notikuma vietā nekas nav atrasts, un aizsardzības ministrija noliedz jebkāda veida iejaukšanos. Tomēr cilvēkus tas nepārliecina, jo īpaši 1960. gados, kad par kosmosu domāja visi. Kosmosa pētījumi turpinās, vienalga vai mēs tajos piedalīsimies vai nē. Tas ir viens no lielākajiem piedzīvojumiem. Neviena nācija, kura grib būt līdere, nedrīkst atpalikt arī kosmosā. Tajā laikā Amerika un Padomju Savienība sacenšas par to, kura pirmā nogādās cilvēku uz Mēnesi. Bet NASA oficiāli neatklāja Keksburgas incidenta skaidrojumu. NASA glabāja NLO noslēpumu. Kad runāju par to ar astronautiem, viņiem teica, ka viņiem ir piekodināts, pat pavēlēts, nekad neko neizpaust sabiedrībai par redzētajiem NLO. Nekad. Valdības oficiālajā skaidrojumā teikts, ka Keksburgā ietriecies meteors. Bet kā meteors varēja mainīt virzienu? Un ko militāra personas izveda no Keksburgas? Turpinājumā centieni apslēgt Keksburgā notikušo sasniedz ASV valdības līmeni. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1965. gads. Ugunsbumba ietriec uz Zemē nelielā ciematā Pensilvānijā. Varas orgāni uzstāja, ka šis objekts ir meteors, bet acu liecinieki ziņo par NLO. Kas patiesībā ietriecās Zemē Keksburgā? Daži eksperti uzskata, ka atbilde ir saistīta ar svarīgāko cilvēku Amerikas vēsturē. Prezidenta Lindona Džonsona brīvdienas viņa privāta mājā Teksasā tiek pārtrauktas. Pie viņa ierodas VIP personu grupa. Tiek ziņots, ka tiks apspriesti budžeta jautājumi saistībā ar karu Vjetnamā, bet viesu saraksts liecina, ka tikšanās varēja būt notikusi pavisam citā sakarā. Kopā ar armijas virsniekiem ir ieradies arī NASA direktors un Pensilvānijas gubernators. Diskusiju temats nav zināms. Bet prezidents nekavējoties atgriežas Vašingtonā, kur sasauc steidzamu sanāksmi, izsaucot arī ārkārtas gadījumu plānošanas biroja direktoru. Vai nesenā NLO parādīšanās varēja būt kas vairāk? Varbūt tie bija draudi? Tas ir biedējoši. Kopš Roosevelta incidenta 1947. gadā NLO parādīšanās gadījumu skaits strauji pieaug. Daudzi valdības pārstāvji uzskatīja, ka gadījumā, ja NLO fenomens netiks slēpts, valstī strauji izplatīsies panika. Manuprāt, ir skaidrs, ka ASV militāra personas un valdība slēptu konfliktu starp viņiem un citplanētiešiem. Iemesls ir vienkāršs - bailes. Ja mēs atklātu sabiedrībai, Amerikai, ka tā vairs nav spēcīgākā pasaulē, tad daudzi būtu nobijušies. Vai Keksburgā ietriecās NLO? Vai prezidents Džonsons baidījās no citplanētiešu uzbrukuma? Keksburgā vietējais radioreportieris gatavo stāstu par incidentu un grib intervēt acu lieciniekus. Bet īsi pirms raidījuma sākuma raidstaciju apmeklē vīri melnā. Vīri melnā ir neidentificēta grupa vai organizācija, kas darbojas vietās, kurās ir bijuši ziņojumi par NLO. Keksburgas stāsts nonāk līdz klausītājiem, bet daudz cenzētākā versijā. Pēc šī raidījuma reportieris vairs nekad neapspriež Keksburgu. Vēlāk viņu notriec mašīna, kad viņš atpūšas Kalifornijā. Mašīnas vadītājs aizbēg un nav atrasts. Kas patiesībā notika ar raidījuma vadītāju? Vai viņš ir valdības pasākumu upuris?
Bet valdības centieni slēpt Keksburgā notikušo izrādās neveiksmīgi. Turpmāko gadu laikā liecinieki turpina atklāt patiesību, pat riskējot ar dzīvību. Viņi grib pastāstīt, kas patiesībā notika tajā liktenīgajā naktī. Slepenā lieta - Keksburgas liecinieki. 1990. gada decembrī, 25 gadus pēc Keksburgas incidenta, militāra personas paziņo, ka viņiem bijusi dota pavēle pielietot nāvīgu spēku. Citi liecinieki atklāja, ka notikuma vietā redzējuši vīrus aizsargtērpos ar NASA uzrakstiem. Viņi strādājuši ar zvana formas objektu. Daži apgalvo, ka operāciju uzraudzījuši vīri melnos uzvalkos. Keksburgas iedzīvotājs Bills Bulebošs bija pietiekami tuvu tajā vakarā, lai redzētu katastrofas vietu. Objekts bijis 4 metru garš un vismaz 2 metrus liels diametrā. Tam bijusi zīles forma. Redzamu durvju, logu vai citu piekļuves vietu tam nav bijis. Metāls bijis bez šuvēm. Iespējams, visdīvainākā šķiet tieši nokritušā objekta ārpuse. Vairāki liecinieki, arī Bulebošs, apgalvo, ka no ārpuses tam bijuši hieroglifiska stila attēli un simboli. Vai šīs zīmes var būt citplanētiešu valoda? Ko šie simboli var nozīmēt? Atsliecinieki apgalvo, ka kravas gala mērķis ir bijis Raita Patersona gaisa spēku bāze. Citplanētiešu identificēšanas un uzraudzīšanas projekta Zilā grāmata atrašanās vieta. Zilās grāmatas komanda ir pētījusi Keksburgas objektu, cerot atklāt tās noslēpumus. Turpinājumā eksperti apgalvo, ka Keksburgas NLO nav pirmais zvana formas lidaparāts, kas asociēts ar citplanētiešiem. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. 1965. gads. Liesmojošs objekts nokrīt uz Zemes netālu no Keksburgas ciema Pensilvānijā. Oficiāli to atzīst par meteoru. Tomēr acu liecinieki ziņo, ka no notikuma vietas ir aizvests zvana formas NLO. Bet tas nav pirmais zvana formas lidojošais objekts. Pirms 20 gadiem līdzīgu lidaparātu izgudroja lielākais ļaunums pasaulē. Slepenā lieta - zvans. Tehnoloģija, kas pazīstama kā zvans, jeb nacistu zvans, bija tas, ko gribēja izgudrot Hitlers. Līdz pat pašām pēdējām kara dienām. Zvans ir Hansa Kamlera darba auglis. Viņš bija nacistu inženieris, kurš uzraudzīja daudzus Hitlera īpašos uzdevumus. Viņš būvēja koncentrācijas nometnes un slepeno ieroču ražošanas pazemes bunkurus. Kādi bija viņa resursi? Vergi. Nav brīnums, ka savas karjeras spilgtākajā posmā viņš bija iesaistīts arī nāvīgās V2 raķetes programmā, kas prasīja tūkstošiem dzīvību. Tomēr nāves nometnes un valdīšana pār pasauli nebija vienīgās viņa un Hitlera intereses. Daži eksperti uzskata, ka Kamlers ir strādājis ar citu planētu materiāliem. Viņš esot eksperimentējis arī ar ceļošanu laikā. Iedomājieties laika mašīnu, kas varētu uzvarēt karā vēl pirms kara sākuma. Tāda bija brīnumieroča teorija. Ja tā ierīce spēja to, ko par to stāsta, tad es nedomāju, ka tā darbojās ar vielu, kas pieejama uz šīs zemes. Vai nacisti tiešām būvēja laika mašīnu? Un vai tās izgudrotājs strādāja ar citplanētiešu tehnoloģijām? Hitlers tika uzveikts, tomēr viņa superieroča liktenis nav zināms. Runā, ka zvans pazudis no Vācijas kalniem 1945. gada pavasarī. Pēc kara nacistu zinātnieki tika atvesti uz ASV, lai strādātu pie slepeniem militāriem un kosmosa projektiem. Viņu vidū bija arī Hans Kamlers, zvana radītājs.
Līdzība starp zvanu un Keksburgas objektu ir ievērojamas. Nācistu zvana skices liecina, ka tas bijis gandrīz 5 metrus augsts, cilindrisks objekts, kas līdzinājies zvanam. Vai Keksburgas objekts bija nacistu laika mašīnas pēctecis? Vai Hans Kamlers pārdeva zvana projektu Amerikas valdībai apmaiņā pret savu brīvību? Daudzi eksperti uzskata, ka nacistu zinātnieki mēģināja radīt tehnoloģiju, kādu cilvēki vēl nebija redzējuši. Keksburgas objekta, tāpat kā nacistu zvana liktenis, nav zināms. Tomēr tā kā šis incidents notika 1960. gados, pastāv vēl viena ticama teorija. Augstais karš bija liela barjera tā laika tehnoloģijām. Tam ir vairāki iemesli. Tas bija ļoti bīstams laiks, tāpēc tehnoloģijas tika turētas lielā slepenībā. Krievija un ASV sacentās ne tikai par varu pasaulē, bet arī uz Mēnesi. Vai Keksburgas objekts ir padomju kosmosa kuģis? 1965. gada 9. decembris. Krievijas kosmosa kuģis Kosmos 96 tiek palaists ļoti ambiciozā misijā. Tas ir radīts, lai izpētītu Venēru. Kosmosa misija tiek atcelta, kad kosmosa kuģis zaudē kontroli un sāk krist uz leju. Krievijai bija jāinformē Amerikas valdība, lai to neuzskatītu kā uzbrukumu, kas varētu novest pie kodola kara. Tādā gadījumā Keksburgas incidenta slepenība varētu būt Amerikas vēlme iegūt padomju kosmosa tehnoloģijas. Krievu kiriliskais alfabēts arī varētu būt dīvainās zīmes, ko liecinieki redzējuši uz objekta. Šāds izskaidrojums šķiet visai ticams, izņemot vienu nesakritību. Kosmos 96 piezemējās par 13 stundām agrāk uz ziemeļiem no Kanādas robežas. To apstiprināja ASV kosmosa komanda un NASA orbitālās nodaļas vadītājs Nikolas Džonsons. Meklējot atbildes uz Keksburgas incidentu, NLO pētnieki vērsās pie NASA. Tomēr NASA nekādu informāciju neatklāja. Vēl vairāk apgalvoja, ka šis incidents nav dokumentēts. Turpinājumā NASA pārstāvji ir spiesti pateikt pasaulē, ko viņi zina par Keksburgas incidentu. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Patiesība par Keksburgas incidentu bija noslēpums gandrīz 50 gadu garumā. Tomēr 2007. gadā tiesa panāk, ka NASA ir spiesta atklāt informāciju par šo incidentu. NASA pārstāvis Davids Staits atklāja, ka visa informācija par Keksburgu ir pazudusi. Līdz ar to NASA uzskata šo lietu par slēgtu. Kas patiesībā notika tajā liktenīgajā naktī Keksburgā 1965. gadā? Viens liecinieks redzēja vairāk nekā vajadzēja. Viņa militāra persona pateica turēt mēlē aiz zobiem. Viņš to darīja vairāk nekā 25 gadus. Strādnieks, kurš piegādāja kravu uz Raita Patersona gaisa spēku bāzi, redzēja līķi uz galda, kas pārsakts ar baltu palagu. Tas bija apmēram 1,5 metru garš. Liecinieks apraksta, ka viņš pamanījis līķa roku, un tās āda līdzinājusies ķirzakas ādai. Vai Keksburgā avarēja citplanētietis? Sabiedrībai ir tiesības zināt. Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.